Kā cīnīties ar izdegšanu darbā? Tas ir labs jautājums, ļoti populārs. Kāds iet uz sporta zāli, kāds lasa grāmatas, kāds ravē dārzu, kāds tīra sniegu, lapas grābi tagad rudenī. Bet jebkurā gadījumā viennozīmīga metodas, kā no tā izvairīties, nav. Svarīgākās lietas ir vienmēr izmantot atvaļinājumu, izmantot brīvās dienas, izmantot laiku, ko jums darba devējs atvēl atpūtai, un to darīt kvalitatīvi. Tajā brīdī samazinās izdegšanas sindroms. Vai man jāstāsta darba devējiem, ka man ir izdegšanas sindroms? Viennozīmīgi, bet pats svarīgākais būtu vērsties pēc palīdzības pie psihologa vai pie psihoterapeita, lai izrunātu šīs lietas, cik tas ir nopietni un vai jums nav vajadzīga ārstēšana. Ja jūs kā darba devējs uztraucaties par saviem darbiniekiem, par to, kad ir iespējama izdegšana, rūpējieties par viņiem, nodrošiniet viņiem pienācīgu atvaļinājumu, atpūtas dienas, ka tās visas, kuras viņiem pienākās, un arī attiecīgi tās atmaksājat. Ja jūs gribat zināt par šo jautājumu vairāk, vērsieties pie mums, mēs jums izstāstīsim, kā vēl var palīdzēt darbiniekiem izvairīties no izdegšanas. Labi speciālisti!